Kāpēc ārstnieciskā vingrošana jeb fizioterapija ir ļoti svarīga mugursāpju ārstēšanā? Labdien, mani sauc Jānis Šleziņš, esmu ārsts neiroķirurgs un šodien es gribu pastāstīt, kāpēc ir tik ļoti svarīga ārstnieciskā vingrošana gandrīz visos gadījumos mugursāpju kontekstā. Protams, es gribu uzreiz pateikt, ka neiet runa par tiem gadījumiem, kad cilvēkam obligāti vajag ķirurģisku ārstēšanu. Piemēram, kā zināms, mugurkaula jostas daļas stenoze ir ķirurģiska slimība, un tur cilvēks var nodarboties ar ārstniecisko vingrošanu, cik vien grib, labāk viņam nepaliks, jo tā ir ķirurģiska slimība. Taču lielā daļā gadījumu muguras sāpes nav ķirurģiskas, proti viņu ārstēšanai nav vajadzīga ķirurģiskā iejaukšanās, un runa būs tieši par šiem daudzajiem gadījumiem. Mēdz būt, ka pacienti nepārāk nopietni uztver ārstniecisko vingrošanu, domā, kas tas tāds ir, dakter, tas tā nenopietni, jūs labāk iedodiet man kaut kādas zāles vai iedodiet kaut kādas blokādes. Protams, gan zāles, gan blokādes ir ļoti svarīgas un arī tās mēs lietojam, bet viņas vislabāk strādā kontekstā ar ārstniecisko vingrošanu. Un nevienas zāles vai nevienas blokādes nevar aizvietot ārstniecisko vingrošanu, bet kompleksā ārstēšanā tām ir, protams, liela nozīme. Taču šajā konkrētajā video es gribu pastāstīt, kāpēc ārstnieciskā vingrošana ir ļoti svarīga, kā tā darbojās un kāpēc tā ir pamats muguras sāpju ārstēšanai, atkārtošos situācijas, kad runa nav par ķirurģisku ārstēšanu, kad cilvēkam nav vajadzīga ķirurģiska ārstēšana, un tas ir lielākā daļā gadījumu. Ārstnieciskai vingrošanai jeb fizioterapijai mēs kopumā varam izšķirt 6 mehānismus, tātad 6 iemeslus vai 6 iedarbības veidus, kāpēc šī ārstnieciskā vingrošana palīdz muguras sāpju gadījumā. Iemesls numur 1, kāpēc ārstnieciskā vingrošana palīdz, ir muguras dziļās muskulatūras stiprināšana, nodrošina mugurkaula spēcīgāku karkasu. Tātad visbiežāk iemesls muguras sāpēm ir pārslodze starpskriemeļu locītavās, starpskriemeļu diskos, starpskriemeļu saitēs. Un tad, kad šīs struktūras tiek pārslogotas, viņas iekaist un sāp. Tātad, ja mēs zinām, ka viņas no pārslodzes iekaist un sāp, mums vajag kaut kādā veidā šo pārslodzi mazināt. Un kā gan mēs to varam mazināt? Mēs varam sākt trenēt muguras dziļos muskuļus, lai viņi padarītu kopumā mugurkaulu spēcīgāku. Un tiklīdz mugurkauls paliek spēcīgāks, tā pārslodze uz šīm struktūrām, kas rada sāpes, mazinās, un tādā veidā mazinās iekaisums un mazinās sāpes. Jāņem vērā, ka ārstnieciskā vingrošana faktiski ir sporta veids. Es to vienmēr pacientiem saku, jūs esat sportisti, jūsu fizioterapeits ir jūsu treneris, jums ir jānodarbojas ar ārstniecisko vingrošanu regulāri, intensīvi. Tātad mēs nevaram cerēt uztrenēt muguras dziļos muskuļus, ja mēs nodarbojamies ar ārstniecisko vingrošanu reizi nedēļā. Mēs arī nevaram cerēt, ka mēs uztrenēsim muguras dziļos muskuļus, ja mēs nodarbosimies ar ārstniecisko vingrošanu 10 reizes un pēc tam vairs nenodarbosimies. Es vienmēr saku, ka jums ir vajadzīgs fizioterapeits, pacienti, priekš tam, lai jūs apgūtu šo ārstniecisko vingrošanu, pareizi veikt un tālāk varētu jau izvēlēties, vai jūs ejat pie fizioterapeita regulāri, vai jūs ejat šad un tad, vai jūs vingrojat pilnībā pastāvīgi mājās, vai varbūt jūs dodaties vingrot grupu nodarbībās, kur fizioterapeits nevarēs jums pievērst uzmanību 1 pret 1, bet ir ļoti svarīgi iemācīties to darīt pareizi. Kā tāds piemērs muguras sāpju pacientam varētu būt kāds pāris cilvēki, vīrietis un sieviete, kuriem ir mazkustīgs dzīvesveids, visu ziemu viņi pavada vairāk vai mazāk mājās, vai sēdus pie televizora, vai strādājot biroja darbu, bet te nāk pavasaris, vasara un sākās dārza darbi, kurā ir liela saliekšanās, atliekšanās, smaguma celšana, neveiksmīgās pozās, kas rada lielu pārslodzi starpskriemeļu struktūrām, un uz tā fona, ka muguras dziļie muskuļi ir vāji un viņi nenodrošina attiecīgu stabilizāciju, tad rodas šīs muguras sāpes. Mehānisms numur 2, kāpēc ārstnieciskā vingrošana palīdz, ir asinsapgādes uzlabošana un vielmaiņas toksisko gala produktu izvadīšana. Lieta ir tāda, ka, ja cilvēkam ir mazkustīgs dzīvesveids, tad mazkustīgs dzīvesveids skar arī muguras dziļos muskuļus un starpskriemeļu struktūras. Pat cik šīs struktūras ir mazkustīgas, arī viņu asins apgāde ir diezgan
ierobežotā apjomā, tad veidojas deficīts, audiem trūkst skābeklis un vienlaicīgi tiek traucēta arī toksisko vielmaiņas gala produktu izvade, kas savukārt veicina iekaisumu un savukārt sāpes. Tad, kad cilvēks sāk vingrot, tad uzlabojās asinsrite gan muskuļos, gan starpskriemeļu struktūrās, starpskriemeļu locītavās, tiek uzlabota skābekļa piegāde un uzlabojās toksisko vielmaiņas gala produktu izvadīšana, tādā veidā veicinot iekaisumu samazināšanos un tādējādi sāpju samazināšanos. Mehānisms numur 3 ir muskuļu un locītavu mobilitātes uzlabošana. Tātad, ja cilvēkam ir atkal jau jāsaka mazkustīgs dzīvesveids, tad muskuļi un starpskriemeļu locītavas un pārējās mugurkaula struktūras nav pieradušas pie plašas kustību amplitūdas un kaut kādā savā ziņā, populāri izsakoties, viņas ierūsē. Tātad, kas savukārt rada sāpes? Tad, ja cilvēks sāk nodarboties ar ārstniecisko vingrošanu, tad gan muskuļu, gan starpskriemeļu locītavu, gan citu mugurkaula struktūru kustību amplitūda pieauga, viņas iestrādājās. Un tajā skaitā muguras dziļajos muskuļos esošie spazmi izzūd un tādā veidā cilvēkam mazinās sāpes. Mehānisms numur 4, kāpēc ārstnieciskā vingrošana jeb fizioterapija palīdz pie muguras sāpēm, ir neiromodulācija. Tātad pacients, kuram ir hroniskas muguras sāpes, kļūst bieži vien nomocīts dēļ šīm sāpēm, kļūst pārlieku jūtīgs attiecībā pret šīm sāpēm un izjūt savas sāpes diezgan spēcīgi. Ārstnieciskā vingrošana un kustības kopumā veicina tā saucamo endorfīnu izdalīšanos smadzenēs. Cilvēks kopumā sāk izjust sāpes mazāk, mazinās sāpju uztvere. Ja, tātad vienas un tās pašas sāpes cilvēks var sākt uztvert mazāk. Endorfīni nodrošina kopumā labāku garstāvokli, kopumā pozitīvāku skatu uz dzīvi, un līdz ar to caur to arī cilvēks sāk izjust jau tā sāpes, kuras mazinās citu iemeslu dēļ arvien mazāk un mazāk. Šīs te neiromodulācijas rezultātā. Mehānisms numur 5, kāpēc palīdz ārstnieciskā vingrošana, ir pozas, mugurkaula pozas korekcija. Tātad bieži vien cilvēks strādā biomehāniski nelabvēlīgā pozā. Tātad, piemēram, daudzu profesiju pārstāvi, frizieri, kur stāv visu dienu, kājās nedaudz saliekušies pār savu klientu. Vai tas pats arī zobārstiem, kas sēž saliekušies pozā un bieži vien arī saliekušies uz vienu vai otru pusi atkarībā no tiem darbiņiem, ko nu viņi dara. Rezultātā mugurkauls tiek pārslogots asimetriski un nepareizi, un ārstnieciskā vingrošana savukārt stabilizējot mugurkaulu un koriģējot šo te mugurkaulu pozīciju, tad arī tā skaitā koriģējot pozu, nodrošina labvēlīgus apstākļus starpskriemeļu struktūrām, tātad mazāku slodzi starpskriemeļu struktūrām, mazāku nepareizu slodzi starpskriemeļu struktūrām, un tādā veidā mazinās pārslodzi šīm struktūrām un sāpes mazinās. Mehānisms numur 6, kāpēc palīdz ārstnieciskā vingrošana mugursāpju gadījumā, ir psihosomātiskais vai psiholoģiskais efekts. Tātad lieta tāda, ka bieži vien cilvēkam, kuram ir hroniskas muguras sāpes, viņu pavada gan stress, gan trauksme, gan depresija. Kā rezultātā viņš kopumā diezgan slikti jūtās un viņa sāpju sajūta arvien pastiprinās. Taču sākot nodarboties ar ārstniecisko vingrošanu, cilvēks sāk izjust savu ķermeni kā spēcīgāku, viņu kontrolē labāk. Šī un citi iemesli dēļ sāk mazināties sāpes, kas turpmāk veicina arī turpmāku sāpju samazināšanos caur šiem te psihosomātiskajiem efektiem. Paldies, ka skatījāties šo video, spiediet laikus, parakstieties uz mūsu kanālu, komentējiet, uzdodiet savus jautājumus, un es centīšos uz tiem atbildēt iespēju robežās, un tiekamies nākamajos video.